Čau, čau! Vilkači ir apakaļ. Rītiņš sagaidīja mūs ar pamatīgu lietu, bet, protams, kā vienmēr Vilkačos tagad spīd saulīte, cepieniņš, putekļi pa gaisu lido. Tā kā mēs ar Ikeru gāžam un skatieties, kas notiks tālāk. Tikko nobraucām otro kvalifikāciju. Pirmo reizi jūt, ka man tā iespiež beņķī, pats jūtu, kā aizgāja. Atkal sausa trasa. Mans pasākums bišķi vēl kļūdiņas ir, bet mēģināsim turēt tonītī un cerēsim, ka būs labi. Otrajā kvalifikācijā pārsist riteni, kaut kādā otrajā aplī man šķiet ierauga baigi lielā bedrē. Trešajā kvalī arī pārsist riteni. Paldies Dievam vienīgi, ka iekšmalā nevis ārmalā. Tā kā spēju nobraukt pēdējo pusi aplī ar pārsist riteni un nofinišēt man šķiet 4. Ceturtajā aplī bija iebraucot caurule noleca un jauda diezgan pamatīgi pazuda. Tā kā pieļauju, ka es točnos to pazaudēju, to pirmo vietu, bet nu labi, tehnika dažreiz pieviļ. Nofinišēju 4. Varbūt neesmu nemaz tik bēdīgs ar tādu rezultātu. Kofertaimā esam pietuvojušies, būs sīvi. Es noteikti gatavošos no viss, kas man ir, un ceram uz to labāko biķiniekos. Braucu gonku, tad, kad kaut kādā 4. aplī neredzēju neviens poguļos, man iztāds, ok, tagad bišķi mierīgāk. Jūtās vienkārši viens ar mašīnu, vienkārši tā mašīna darīja visu, ko es gribēju. Es saku, dirtiņš, šito visu iemāc. Oh, yeah, Jesus, tās bija tik kruta. And now the winner, Bruno Adam Wunders!